čauli Copes garšā. Nu, mēs esam Usmas garšā. Un šobrīd mēs esam Usmas visviesmīlīgākajā kempingā Bugdangas. Paldies. Un īsais tāds, ka mēs tagad jau 5 gadi pagājuši, man liekas, pārbaudīsim to Usmas resursu. Tāpēc mums ir palīgos Svens. Kurš nav bijis Usmā cik gadus? Beidz, kā tik... Beidz, kā? Svens un nu, brauksim iekšā un skatīsimies, kāds Usmā ir tas resurs, kas ir pamainījies par šo laiku, kas ir palicis labāk vai dzīves ir lielākas un visādi citādi. Un Svens parādīs savus slepenos mānekļus un tehnoloģijas. Cemerēšanas tehnoloģijas. Jūs uzreiz jau pirmajā minūtē ar cemeriem. To beigās saldējā atstājām. Kamēr mēs te muldam, jau ir ņēmiens ezerā. Maška laižam? Laižam. Jā. Jābrauc. Braucam. Laižam. Ko tu mēs ķersim šodien pamatā? Provēsim asarīti noķert, jā, šī konkrētā vietā, bet nu, tāpat jau arī te var... Bet kā mēs vispār asaru tad ķeram vairāk uz džigu vai tā kā uz wobbleru, čateru, nu, teiksim, augšā, lejā? Nu, te būs tā kā kantīt tāda, te drīzāk tā kā ar džigu. Nu, bet tur tai pašā brīdī te arī baigi mainās reiz augstums, tur jau ir sekls pie tiem pušķiem. Tur arī ar čaterīt, es domāju, ka mums ķersim. Nē, es domāju, kur viņš tur, es atceros, kaut kad sen te vienreiz bija, kaut kādā tur 10 metru dziļumā, tur tie asari daudz. Tas lielais 47, ko es tev rādīju, tas tā arī bija, tas bija džigā dziļumā, nu nav bedres izvilkts, nu tā kā dažādi, jā. Bet mums ir līdz čalis, kurš māka asars ķert zem, viņš mums parādīs, uz ko jāķer asari. Tur bija tāds kaut kāds kājs, tur tā aizdomīgi riņķoja arī, ka ne? Es teiktu, ka šitā vieta varētu paprovēt, ne? Perfekt. Vietiņa labi ir, Jo. Mēs varam uzreiz apsīties, izmantosim arī, apsīsimies, kur kaņķiks mums ir pareizi. Protams, lai tu zini, kurš tur mūsdienās uz dullo metīs. Kaut kādas ziltiņas jau tur stāv, jā. Ziltiņas? Uz dullo nemetīs. Jā, tur kaut kādas gruntiņas. Tā, paga, es zinu, ko vajag. Vajag salikt sačaku. Tāpēc, ka es šodien ķeršu lielo metru. Nesaceries. Tu nesaceries galvenais. Jūs tad džigosiet tagad, ja? Esam mikrodžigu paprovējuši sākumā. Jā, mikrodžigs ir forša tēma, sen aizmirst. Šogad jau te daudz mēs ķeram uz wobblerīšiem un kaut ko uz čateri. Es izmantoju, es izmantoju mazu mušas karabīnu, var ātri samainīt. 0,16 fluoriks. Šitas tev jau ļoti tāds smalkais. Nu, cik 5 grami. Kā tas? Un atnākajā līdziņa. No rīta jau tā bija. Kamēr jūs tur pļāpājāt? Šitos jāatstāj virsū, jā? Jā, tas ir tā kā labāk. Tas paliek? Tas paliek virsū, jā? To mēs tā vakarā pateiksim. Labi. Vai ar viņu ir labi, vai ar viņu ir slikti. To tu pateiksi vakarā, vai viņi labi ķērās. Jā, labi. Teiksim, tā vēsture ir tāda, kad kādreiz Usmas ezerā, ka mēs te vēl bija, nezinu, 10 gadu apakaļ ar čempis. Te bija tā, ka te bija vienkārši krustām šķērsām tīkli, tu pat nevarēji iemest. Te bija, faktiski ezerā palikuši 3 raudas, jā, un viens pusdivs asars. Un tad acis labāk zinās, kurā brīdī tas mainījās. Zvejnieki, tīkli tā kā paliek mazāk, ezers sāk pieskatīt un tie lomi uzlabojās. To jau mēs arī pat redzējām kopš pagājušām reizēm. Tagad izskatās pēc tiem nostāstiem, ka tagad ir vēl labāk. Ja tu man prasi, tad jā, ir jau ne tikai 5, 10 gadi jau pagājuši. Kaut kā pāris gadus apakaļ vēl tāds indikācijas bija, ka labāk, ka baigi tā piesardzīgi negribējās jau uzreiz tur sacerēties, ka baigi mums izdevies kaut kā uzlabot to situāciju. Bet tad pēdējo gadu sacensību rezultāti viennozīmīgi pierāda, ka zivu resursus uzlabojās lēnām, bet visu laiku iet uz labāku pusi un šobrīd jau smuks lomas ķer un sacensībās labi rezultāti. Tas viennozīmīgi pierāda to, ka bijusi pamatīgākā pārzveja, to, ko arī visi zinātnieki saka, kad iepriekš bija milzīgi pārzveja ezerā. To tīklu limits samazināja
vairāk pieskat ezeru un situāciju visu laiku uzlaboja. Tad vēl kaut kāda zvejniecība ir, jā? Ir, vēl joprojām zveja Ventspils novada, tā kā pašvaldība jau zvejas limitus, nu, tā kā tirgo un zveja ir, bet, nu, tā arī tiek kontrolēta un viņa ir tāda, nu, es teiktu, kad prātīgāk palikusi tur. Visvairāk jau tur tiek likts akcents uz zušiem. Usmas ezerā vēl joprojām ir zutis un tas, ko mēs redzam ezerā, daudz zaļi karodziņi, tie visi zuši mūrdi un pamats ir zutis. Tā līdaku un zandardu zveja varbūt notiek vairāk vēlā rudenī ar tīkliem, kas arī agrāk, kā tu teici, bija pils ezers, ja, kad viss vienos tīklos, tīklu garums tad samazināts, bet zvejniekiem arī dēļ tā, ka resursi labāks, ir vieglāk nozvejot. Viņi vēlā rudenī, teiksim, nedēļu divu laikā nozvejo savu atļauto kvotu un līdz ar to tas baigi nekonfliktē vasarā visiem atpūtniekiem, laivām, jahtām. Nu jā, tā jau redzēs, ko mēs šodien noķersim, bet tā izskatās. Un vēl jau ir interesanti, jums jau tepat ir startaut, kā saka, ārzemnieki brauc tev ķert zivis, nu ķert un sportot, jā. Lietuvas čempionāts tepat noteikti, tas gan man bija baigais brīnums, ne? Jā. Tā. Lietuvas spinningošanas līga, tā viņi saucās. Nu, un tie paši čaļi, kas mums tā kā, nu, teiksim, mums Latvijā čempionāta 3 posmu spinningošana no laivām, tā viņiem ir tāda Lietuvas spinningošanas līga, arī tās uzvarētāji tiek virzīti uz pasaules čempi. Kā mēs zinām, pasaules čempi viņi novinnēja. Un jā, bija interesanti to, kad mēs viņiem prasām, kāpēc tāda izvēle, kāpēc viņi brauc uz Usmu, kāpēc 3 gadus no vietas, viņi saka, baigi forši tas attālums no Lietuvas. Ir no superīgs un zīvu resursus, viņuprāt, ir ļoti labs. Un rezultāti viņiem visus 3 gadus bija labi. Vienā no gadiem viņiem bija 0,5 tonnas kopā zivi, viņi bija noķēruši. Tā kā, nu. Un izvest tādu, nu jā, bet tur jau viņai jābūt veselai, viņa jau nevar tur vienkārši izmest viņiem ārā maisu, tur nomest uz svariem, vai ne? Zivijai obligāti jābūt aerātora, viņai tāpat nedrīkst būt nekādas asins un tur pazīmju, ka viņi sāk uz sāniem gāzties un neizdzīvot. Līdz ar to viņi tāpat ar viņām izturās pēc iespējas saudzīgi. Nu, ar to es domāju, ka Usmā vispār drīkst lomā paturēt tikai viens cilvēks 3 zivis. Līdz ar to viņa laivā aerātorā ieliekot, piemēram, 6 līdakus, viņam jau ir jādodas krastā svērties. Viņi nevar tur visu dienu saķert 40 līdakus un tad kaut ko vest nosvērt. Tā kā ik pēc katrām 6 līdakām laivā viņiem obligāti jābrauc svērties. Viņi to sacensību režīmā no rīta izdarīja, man liekas, kaut kādās 3 minūtēs, pusstundā bija pirmajā ar 6 līdakam apakaļ. Pagaid, tas ir šogad, ja? Jā. Nu, jā. Un tad, ja trāpās lielāka līdaka, tur kaut kā 90, viņi nemaz negaida. Nu, lai tur nedod Dievs viņai kaut kas nenotika, tad tāda liela līdaka vienmēr viņai ekskluzīva. Viņi tiek momentā raut krastā nosvērt un atlaist. Jau, bet tās zivis tā laiž pie tevis tur vaļā? Jā, pēc tam tur makšķernieki visi brauc, saprot, no krasta. Jā. Klausies, tā jau tev tur ir vērņaks. Kāpēc mēs tur nebraucam? Cilvēki tā domā un arī pat provē, bet tā nebija. Tā ziltiņa tik ātri atgriežas prom ezerā. Tur bija cilvēki, kas domā, tagad tur kanālā varēs ķert viņus. Nu, nav tā. Karoči, jūs esat tomēr izkāsuši ārā. Tomēr ir izkāsts. Ar murdiem, ar tīkliem. Jā, nu tomēr ir. Nē, ir asari. Pēdējo, tu tagad velc ārā. Es pēdējo asari. Pēdējo asari viņš noķēra. Nopietni. Nopietni tu pēdējo asari izvilki? Jā. Tu sačaku vajag? Jā, lielo sačaku vajag. Dziļo? Lielo, jā. Redzējies? Nu. Jūti, jā? Nu, jūti spēku, jā? Nu, man nācās, kā saka, Jūti spēku. Uzupurēties un noķert pēdējo asaru. Paskaties, kādas viņam te dūņi, tos kaut kādas te, kas tie tādi ir, utis kaut kādas arī. Nu, tāds asarīts uz mikriņa. Atdod. Bet, nu, ko var pateikt? Vienīgais tās, ka viņš ir paskaties, cik viņš ir skaists. Tās krāsas. Puika, paskaties. Katrā ziņā pirmā zivs ir. Nu, ja šitādi te 47. tādu es gribētu redzēt, jā.
Nu, re, ko viņš tur ir pie malas kaut kāds. Tikai zāles. Vispār, starp citu, re, kur jāja. Tas neatiecās tikai uz usmu, bet vispār jūs asaras ķerat saklumā. Meklējuši to te, es nezinu, kā viņi saucās gudri, bet tā eglīte, jā. Tur būs asars, visticamāk, un sevišķi liels asars. Pieņemsim arī tajā Ķīšezerā. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka šitajos te dzīvo tās sānpeldes. Nu. Un attiecīgi lielais asars to sānpeldi ēd. Ceries, babīte arī atrodas tās eglītes. Jā, ziemā, jā, atradām, kur. Atrod eglītes, tad tu atradīsi arī asaru. Tā kā tā ir laba zīme, kur tur viņš ir. Tā ir, jā. Neliela asarēna. Tie ir brekši. Jā, pakaļāk. Kā tu brekši, tā skrien pakaļ? Jā, usmā. Paltē jau arī, viņam interesē, zin kā. Usmā Viņi galīgi traki skrien pakaļ. Galīgi pakaļ. Neko tā ko redzēt. Nu, vai tad tie ir brekši? Asar. Kur asar, paskat. Nu jā, nu viņš izdabūja ārā no tā. Bet viņi bija ļoti daudz tur. Nu jā, ka bija. Redzēja pazuda uzreiz. Kur viņi vispār pazuda? Redzēja? Nu redzēji, es te uzkačāju. To jau uzkačāju. Jā, bet tas tikai lielais jau. Nu, kā tad? Jā, haidī. Uz mikruhu, jā. Un ar vienādi. Sven, Armands tevi iekustināja. Armand, paldies. Bet bija jau arī, ne? Tas bija smogs asars, jā, tur. Smogs ašuki. Dai, tad nevajag viņus laist prom. Viņš vajag uz otru pusi mēst, vai ne? Jā. Lai viņš nesatraciņ tāds ticējums, ka jāmet uz otru pusi, no kurienes izvilkt. Tur smogs bars iznāca, tur bija jau kādi 60 gabals, pat vairāk, ne? Jā. Pusūdenī paņēma. Jā. Zāru. Un šitie nevar būt, jā. Šeit var būt. Rekur kaut kāda zālīti. Nu, šitas ir verņaks, ka zālīti. Tagad pārbrauksim pāri viņai. Jā. Tad arī būs. Te arī līdzekļus. Tie ir asarīši, tev mēs piekrīt. Tie ir asarīši, jā. Tā, nu kur tur ir tie asarīši? Pagaid, kur? Tur, kur kruķis? Kur? Nu jā, viņi jau ir. Bet es saku, tas, ka viņš ķip uz tās gludās grunts, viņš ir neēdīgs. Daudz? Tā jau tu viči jāņem. Mēs te visu reizē vienādi. Es metīšu pa mammu, smagāks džigās. Bet sitnes asars, ne? Jā, sit arī tikko. Kur tā boja ir? Kur viņi palika? Rek? Jā. Jūs jau esat ap divi liegumā. Nē. Net. Kāpēc? Es nezinu. Kā vai te nav bojēt no tās puses? No kuras puses tu skaties? Kuras puses skatās? Jā. Mēs pēc aplikācijas arī esam pusmetru iekšā. Precīzi īstenībā. Nē, nu mums, Sven, mums ar tējiem jāiet uz turieni. Jā, Atis var. Viņš var te būt. Atis var atrasties rezervāta teritorijā. Mums ir jāiet. Nu, tagad viss ir skaisti. Tagad viss ir pēc likuma. Kur mēs aplikācijā manu copu ļoti labi varam redzēt. Kur tieši uz robežas esam. Jā, ka šitien te atrasties aizliegt. Nu, tur sanāk mums tā laiva tik gara, ka, nu, kā Atis jau viena kāja iekāps iekšā tajā liegumā. Nu, redzi, tā kā ļoti noderīgi. Nu, protams, tad es atgādinu vēlreiz, jā, gan sev, gan jums, kad mums ir šeit licencītas nopirkts, nu, viņas pēc tam būs jānodod, jāizpilda loma atskaita. Man pagaidām lomā ir viens asars. Svenam arī ir viens asars. Nu, lūk. Nu, vēl tad, protams, kad no oktobra sākās Lašupēs daudz visādi liegumi, to skatāties man copu aplikācijā. Un pa visiem arī jaunumiem var uzzināt un visām tām svarīgām lietām. Tas ir noķer. Sīkais. Johaidī, tam jau ir divas zivis. Tas ir tas 20 apmēram. 20 kaut kāds tāds.
Te ir jābūt. Tev jāsars varbūt. Jā, Tev viss varbūt. te viss. Nekas te. Varbūt viņš tajā lēpenēs. O, redzējies? Šis ir normāls asars. Sečok? Nē, līdaciņu maziņu. Sečok? Ā, nē, asarīts, pasies, kas mums asars. Pasies, Nu, tad pasies. parāda cilvēkiem. Nu, ko tev parāda? Jo. Maisam gals vaļā, redzēji? Nu, O, jau strīpains. bet pie tām zālītēm, draudziņi. Jā, nu, pie zālītēm. Un paņēmis ir līdz galam, vai ne? Redzējāt, kāds viņam uz pieres? Redzēji, viņš tev tomēr stāv. Redzēji, viss ir tādā. Jā, nu tas arī bija kaut kāds utains. Cik tas šis ir liels? Tas jau ir tāds normāls jau. Tas ir 27. Jau gribu galīgi varētu. pasties, viņš tāds pilnīgi. 26, 27, 26. Tā malda jau nav vienos maziņas. Tas tak ir zivs. Tas ir zivs. Paņēm. Uz mikro. Mikrofu? Jā. Vispār pagū nogrimt? Nē. Nē, kas tas tāds Tā jau ir? līdaks maz. Tāpēc likās, ka to nepagū nogrimt. Viņš uzreiz paņēma. Redziet? Jūs redziet, jā? Man nenokož, jā? Man nokož. Bet man tak ir pavada. Es uzsēju to tavu pavadu. Tu redzējies, kā pavada, jā. Kaut kādu vajag dakšu. Nu, šis te, kā saka, lielais usmas loms. Priecājamies arī par tādu. Jau, bet šitā jau izstās tāda kā laista, ne? Jāti, jūs te laižat? Kā? Laižam. Šitādas? Mazāks. Vēl mazāks, jā. Es esmu atbraucis tagad pārbaudīt resursus, un es jums teikšu tā, godīgi sakot, es te nekādu resursu neredzu, es te tikai redzu kaut kādus mailus peldu. Izsalkuši seko līdzi vienkārši gumijām, jo viņām arī nav ko ēst. Uz resitiem pakaļ. Jā? Pēc, nu. Ko lai viņiem piedāvā, pasaki? Ko? Pamet asti. Čūska. Re, kur viņi ir? A, tu nejūti? Nekā tičaku? Nē, nu kaut ko es tur jūtu višķiņ. Nē, nu viņi pati nevarēja nokrist. Nē, nu ko tu pati? Tu nebija pielīmējis mājās? Ai. Reku, man ir vēl viens. Jo, Haidī. Šito nedrīkst neviens zināt kaut šitam. Būs labi. Es runājot ar jums aizmirstu, ka man ir nikad ielaidīšu tūlīt iekšā. Man ir zivs, jā. Līdakš. Zivs? Man ir Jā? zivs, bet man ir čaters bez pavads. Es tur. Čaters bez pavadas. Viss kārtībā. Vērņāk čaters tas ir, redzēji? Ej tur. Atnāču. Tas Action. tie pārā. Bāc, baigi. Viss kārtībā. Viņš jau liela. Labi līdakš. Jā, bet tā čaters bez pavadas. Nekas? Viņi ir labi ieķērušies. Ja viņi nav nokodus, tad nenokodus. Es bišķi forsešu. Jā, vēl. Nu, redz. Viss kārtībā. Tu redzēji? Beidzot atbrauc uz to vietu, ko es te lūdzos visu dienu. Paldies pa čaterīt. Visu dienu lūdzos, atbrauciet uz šejien. Lūdzu. Mazulīt, mazā. Normāli. Ui. Nē, līdakš. Nu redzi? Sven, tu jūti? Es jūtu.
atbrauc uz to točku īsto. Visu dienu viņš runāja par to. Bišķi. Un sen jaunais čateris, paldies tev. Jā, pa labi. Nu, redz. Nu. Tas makšķernieku prāts no tāda jau izmisumā, cik jau var redzēt, uz tā, ka viņš noķer, apskatās atkal apakaļ, noslauka rokas. Tā, vajag vēl! Vajag vēl jāstrādā. Jāpaidīt. Nu, tā ideja tāda, ka mēs sēklim stāvam kā maliņā, redz, ka tās zāles ir, jā. Tāds tur kaut kur met iekšā, un šoreiz tā līdega bija diezgan dziļa. Un, principā, optimālais variants, ka tu tā ej gar to zāļu malu. Ja pēc kartē paskaties, kur. Jā. Var pat drusku dziļāk stāvēt. Un tad tā slīdi. Šitas ir ļoti ērti, protams, ka tev ir šito ar live scope tu var apskatīties, cik tālu ir tā zāle. Tuvākā jau pat 4 metri. Tā griežot tur zālīti. Zivīm mums šajā gadījumā baigi tas nav nepieciešams, bet tieši pozīcijai, kur stāvēt. Saka, mēs teorētiski varam drusku dziļāk vēl iestāties. Viss, tā arī slīdēsim. Tad tev šitādā reizē, kad tā copa ir galīgi švaka, ka neņem tev vienkārši maksimāli daudz, pa potenciāli labu vietu jānomet. Varbūt, ka tā kāda trakā arī paņem. Tā. Tā. Šitam ir tie mati daudzi. Jā. Šitam ir daudzāk tie mati. Mēs varam izdarīt tā. Kur viņš palika tā? Skaties. Tas ir tāda slepenā zinība tev uz tūlīt. Paņemam, kā viņš tas stāv. Viņam paņemsim pie frizieri. Saprot? Drusciņi. Sapratu. Jā, lai tā māķim vairāk ir. Tas uzlabo realizāciju, tas uzlabo. Super. Man ir tas trēlerīts uzlikts. Jā. Tā kā vēl viens āķis. Jā. Tas nav obligāti, bet, protams, kad sacensībās tad mazais ašuks, lielais jau, ka ņem, tad ņem. Vēl čaterim ir būtiski tas, ka tu vispār, teiksim, piecirtieni jātaisa stiprāk. Tev sanāk, čaters ir stiprāk jāpiecēr, tāpēc, ka te ir pārāk daudz visādi mati, viss kaut kā lieka. Viss kaut kas tev varbūt liekas priekšā, tāpēc čateri tev vajag piecirst labi, sevišķi tā zivs lielāk. Te būs lielā. Šitas būs lielais, jā. To jau mēs arī gājam izdienu. Man bija īstenībā Svens arī nopelnījis bija, ja jau mēs tos čaterus. Ka tev pat ir jau čateris no manis. Paldies tev. Un krāsa ļoti labi, balts. Un es biju solījis, ja tu bez cemeriem noķers, asar, tad tev būs. Jā, paldies tev. Šis izskatās labs. Mani gandrīz var redzēt, ka man gandrīz viņi visi ir patrioti. Mani Panks, apsies, kas pa frizūru Armandu frizēts, redzi? Jā, es tev aizvedu pie friziera aizvedu. Skaties. Panks. Tūlīt būs. Tūlīt būs. Baigais, tūlīt būs. Samācījies. Jā, šitam tā lapa uzreiz riktīgi spēle tā īstā. Ir smukuļis. Ačuki? Nē, līdāk. Līdaciņi. Nebūs liela, bet būs. Bet mērs. Jā, ko darīt? Ja neķerās asara, tad jāķer līdaka, ko, vai ne? Ķersim līdaks, jā. Malacis. Puliņās. Uz balto ņem, ne? Uz balto. Tev tas kāds tāda tur. Gandrīz, ka grib. Neizskatīs. Ko tu liec viņam pa zivtiņu? Arī baltu. Tu izdarīt. Rastīt, arī baltu. Jā. Pontons šitais laikam ir. Šis sasmuks tāds. Jā, labs. Cik tev viņam mitēs? Šitam ir līdz 17, liekas, jā, 4,17. Jā? Jā. Pakā man ir šitāds te
Kāda tad viņam atšķirība ir? Nē, man tie ir interesi. Nē, tev hairons ir tā? Nē, kedvei. Nē, nu šis ir hairons. Jā, jā. Viņš šitas bija tā kā budžetīgāks, laikam. Šis ap 100 maksā. Šitas ap 200. Nu, labi. Pamēģini, viņš patīkams kāds, man liekas. Jā, Tas šito arī twitchojām. jā, viņš jau... Ar šo mačus. Viņš izskatās, ka tāds twitchīgāks. Twitchīgāks un čatriem arī viņš patīk. Kur Svens ar šito Zetrix Haironu makšķerēja un man ir... Viņš bija garāks tev esi. Man ir drusku garāks, jā. Kad skatos, nu šitas te arī ļoti izskatās ļoti labi piemērots Twitcham un čatarim, ne? Jā. Mēs ar to arī čempiju tagad Twitchā nomautuši to kātu visus mačus. Tad Pēc 17 gramu. Nu jā, tā mazajiem asaru wobleriem ļoti piemērot. Perfekti. Nu jā, nu, šitas ir tā kā drusku, cik viņš ir, drusku dārgāks un tas ir drusku lētāk. Bet man patīk, nu skaidrs ir, es esmu sapratis, teiksim to godīgi sakot, es esmu sapratis laikam to Zetrix konceptu. Viņiem ir superīgākās blankas, ideāli blankas, un teiksim, nav, varbūt tā furnitūra nav tur pati krutākā. Nu tā, teiksim, nav tur kaut kāda super titāna kaut kāda vai ne, bet toties blanka ir riktīgi labas. Tāpēc jau uzreiz var just, ka var gan notvičot, gan arī čateriem un tā. Viņa nav ne pa cieta, ne pa mīksta. Nu, viņš ir ļoti tāda dzīva. Tam Heironam, man liekas, pat gan arī, ka tāda pati izskatās. Nu, tas tā pozitīvi. Tas forši piegāja. Ir? Nē. Jā. Ir gan kaut kas ir gan. Ko? Ir kaut kas ir. Ir taču zivs. Ir. Jā? Nu jau ir tā. Jā. Vai maziņa līdaciņa? Asars. Asars? To tu cel. Cel tāpat. Redzējies? Uz čaterīta visiem salātiem. No. Skatās. Tagad man tie ir. Ir? Nē. Tā. Tā ir slepenā gudrība klausīt. Jā. Jā, lai nosaka paskatīt. Eju, kaut kas ir. Asars. Nevarēja saprast, vai tur ir asars vai kas. Ai. Vai kāds skaists. Nu. Ceps vai vārīs? Cepsim gan vārīsim, aizbrauksim krastā. Kaut ko jau mēs tur sataisīsim, kā dēdam. Kaut ko. Es domāju, ka tur būs copis garša. Tur būs usmas garša. Nu, copis garša usmā, ja nebūs īsti copis garša, ja nebūs arī usmas garša pie ata, kā vienmēr ar ko izskatās ļoti, ļoti garšīgi. Nu, stāsti, nu vaļā, kas tas tāds ir? Kas mums te ir pa brīnumiem? Te mums no nakts copis zandartiņš, kurš ir smuki uztaisīts par zandartu tartariņu, un turklāt ir paprikā, cīpoliņi, grauzdētī valrieksti, oliveļi, protams, tur sāls, cukurs, ciedriekstiņi grauzdēti, jā. Un te mums ir arī interesanti recepti. Tā radusies tā. Makšķernieki faktiski, tie, kas brauc pie mums dzīvot, atbrauc un noķer zandartu un ietin zandartu bekoniņā un atnes pagaršot vienkārši superīgākā garša. Mēs aizbraucam Sicīlijā. Sicīlijā vietējais ēdiens ir loks ietīt bekoniņā. Atbraucot mājās mums dzīvima jauna recepte. Zandarts usmas, lociņi, riņķi bekons, un tad to visu uzliek uz grilla, viegli apcep un garšīgi. Un te klāt tādi salātiņi. Un tagad jau modē visur buratas sieras, nu visur, kur nav buratas, uz picām pat liek buratas sieras. Nu tā mēs te usmā dzīvojam. Nu. Tur apakšā ir tomāti, tur virsū ir cepts bumbieris un cepts persiks. Un buratas sieras, zaļais tas ir pesto, mellenes un vēl tur ir virsū. Nu, es nevaru atcerēties ātrumā. Tumšā etiķim līdzīgā. Balzamiko. Redzi, nevar to vārdu, viņš nenāk. Balzamiko. Zandartiņam ir tā, ka viņam ir klāt laims, sals, cukurs, pipari. Tas ir viss, viņš iepriekš iemarinēts. Un te mēs baigi vienkārši, te mēs ņemam zandartu gabaliņu, ņemam bekoniņu, liekam te,
liekam klāt kādus pāris lokus un vienkārši tinam iekšā. Un ietinam, un tad, lai tas viss mums nejūk ārā, paņemam vienkārši ar kociņu caurduram. Un čiks un gatavs. Sataisam tādus, un tad to visu liksim pēc tam grillā un izcepsim. Tā, un te mums ir kaut kāds 200 grādiņas grillā, mums ir baigi smuki jau pieskrējuši grādiņi. Un tad, lai pie tām restēm nepielīp, un tad es šos te likšu vienkārši iekšā. Un te man ir forši, kad iekšā liekot, es varu mierīgais kociņiem viņus paņemt un ātri salikt. Tie koku apdegs, bet tā nav baigā bēda. Jup. Pat viņš ir. Tad, kad uzliek uz tām plikām restēm, viņam tad moda stipri piecepties un tad grūti dabūt nost, tad viņi reizēm saplīs. Šoreiz vajag veiksmīgi, varbūt nevar salielīties, ka kāds nesaplīs, bet šobrīd vajag smuki izdodas viss apgriezt. Kāds bija? Nākat cienoties. Vienkārši burvīgs, bet es drusciņu pa karstu paņēmu. Parāvu pa ātri, jā, piedod. Vienmēr jau ir tā, ka tas gardums ir tik liels, ka tu nevari noturēties. Es nezinu, ko tu vēl teikt. Nerunāt ir gargalnais, jo jāēd. Nu jā, beidzot ir jāēd. Klausies, šis ir jau, es teiktu, kad tops. Ja šodien mums tā copa nebija, varbūt, ka pati labākā, lai gan mēs katrs noķērām pa līdakai man asarim, sevišķi es šitādi te līdaku. Ja? Bet jūs vīri labi cīnījāties. Paldies! Paldies tev, Sven! Paldies, ka uzaicināji! Ka izvizināji. Un braucat uz Usmu, un braucat uz Bugdangām un baudiet Usmas garšu. Jā. Un jums paldies, ka atbraucāt ciemos. Brauciet vēl. Jā. Un neaizmirstiet sekot copas garšai. Čau!